vai tad jūs esat paspējuši pabeigt visu, ko jūs esat plānojuši? Sajūtas patīkams, tā kā, beidzot vismaz ir jau tā atklāšana notikusi un tā, bet, vēl ir ko darīt, daudz un dikti, pabeigts ir apmēram, varbūt uz procentiem 70, tas, ko vēlējāmies, bet, ir kur vēl paspēt, ir vēl laiks, vēl ziema nenāk. Mums bija galvenais tā kā to pirmo posmu noslēgt, lai būtu gatavs un lai kur jaunieši jau braukājās aktīvi. Un arī tagad, es domāju, kaut kas te vēl turpināsies, tieši būvniecības ziņā, tad arī nāks. Pēdējās dienās bija tiešām ļoti daudz jauniešu, kas palīdzēja. Ja tā būtu bijis kaut vai nedēļu par to visu laiku, tad mēs būtu izdarījuši jau un sen būtu viss. Tad arī būtu izdarīts par 100% katrā ziņā. Kā tu vērtēji visu projektu tapšanas gaitā, kas bija tie lielākā šķēršļi, ar ko tu saskāries, vai tu pārvarēji, un vai tu uzņēmos kaut ko tādu rīkot atkal? Šķēršļi daudz bija, bet galvenais klupšanas akmens bija tāds, ka es domāju, es nenovērtēju to reālo situāciju, un ja es būtu varbūt agrāk jau sapratis, ka kaut ko vajag nedaudz pamainīt, un tad varbūt būtu mazāk tās problēmas. Vienkārši tas, ka saprēķināju apmēram, ka tādā un tādā laikā var paspēt visu, bet reāli dzīvē ne tuvu tam to nevarēja izdarīt. Un tad vienkārši arī tad nākās kaut ko reducēt. Vienkārši tur arī tā problēma. Bet visādāk savādāk jau domāju, ka viss kārtībā. Vienkārši vajadzēja nedaudz to latiņu izvēlēties nedaudz mazāku sākumā, nevis mēģināt saķert tik daudz visu. Es domāju, ka būs iespēja jāturpina. Visu projektu laikā labs bijis tev arī tavs tētis, ja? Kā viņš vērtēja? Tētis, ja godīgi tētis, tā kā te vēl nav līdz galam pabeigts, tad viņš joprojām vēl raujās uz šejieni, bet es viņu nedaudz cenšos nobremzēt, lai viņš nedaudz atpūšās, jo ļoti, ļoti liels laiks, tā kā saka, ir ieguldīts, un no viņa puses es domāju viņu nedaudz nobremzēt, jo praktiski pēdējo mēnesi viņš ir strādājis būtībā bez brīvdienām, dienā, un tas ir daudz, tas ir ļoti daudz, jo šis darbs izsūtas ne tikai fiziski, bet arī garīgi, jo te pārsvarā nebija tā, ka kurš ir nedomājot kaut kas, kad tu vari vienkārši rīkoties pēc kaut kādas konkrētas schēmas. Te bija jāizvērtē visi apstākļi, segums, jo taču vietām ir nevienmērīgs un arī visas jau esošās konstrukcijas. Tas paņem ļoti daudz laika arī tīri to visu izdomāt, kuru, ko un kā būvēt. Vakardien arī jums notika tās iesvētīšanas, varētu teikt, pasākums. Kādas atsauksmes no vietējiem braucējiem, no līdzcilvēkiem? Visi nāk, saka, ka ļoti forši. Visi, protams, ir priecīgi. Arī tie, kas nāca paši palīgā, kuri jau visi zināja, kā te notiek un kas te notiek. Un arī tie, kas ir atbraukuši no Rīgas un no citām pilsētām. Viņi ir priecīgi, ka ir te, kur pabraukāt. Viņiem patīk parks, jo šādas tādas konstrukcijas ir vienīgi šeit, šādā izpildījumā. Un tad ir kaut kas jauns, kaut kas neredzēts un iespēja savādāk pabraukāt nedaudz. Vai ir arī kādas lietas, ko ārpus šī projekta vajadzētu šeit tieši Ogres skateparkā uzlabot, ieviest, jaunizveidot? Jā, es ceru, ka izdosies kaut kādā veidā piesaistīt sponsorus un uzrīkot tādu kā grafiti festivālu šeit, lai varētu skaisti apzīmēt stadiona sienas, iekšienu šo te, kas sanāk. Kas te apskauja kā skateparku, un es domāju, tad vēl tādā kultūra vide kļūst vēl krāšņāk, jo šobrīd tur ir vienkārši kaut kādi zīmējumi ķēpājumi, bet ja to jau pārvērst tādā kā mākslas līmenī, tad arī tas ir skaisti te atnākt, vienkārši tāpat arī. Es domāju, jātīsta, ļoti jāpieķerās sporta attīstībai Ogrē, jo ir kā zināms, ir daudz visādi mums te. Ir futbola klubi, ir basketbola skola un tā tālāk un tā joprojām, bet pieņemsim, vajag kaut kā, es domāju, vērst vairāk jauniešus tieši šo te ekstrēmu un kaut kādā iesaistīt viņus kaut kādās organizācijās, biedrībās, dombiedru grupās, lai viņi darbojās, lai viņi sāk jau nest kaut kādu atbildību par sevi un par to, ko viņi dara. Un tad varbūt, ja viņi iesaistīsies vairāk, tad arī tā paudze, kas būs, pieņemsim, pēc manis nākamā un kad būs jaunieši, tad arī viņos būs iedibināts tas, ka
kaut vai tā pati skateparka kultūra, kad viņš ir jākopja un viņš ir jāsaudzē un viņš ir jābūvē. Jo, kā saka, tikai braukt gribēt jau visi prot, bet vajag jau arī to visu kaut kā uzturēt kārtībā. Un tam pašam skateparkam, kā iepriekš īsti nebija kaut kādā laika ilgā periodā, nebija tā cilvēki, kas par to tā kā vairāk rūpējās. Un tad arī tas parks tiek ātri vien nolaists, jo tā attieksme jau ir tā, kas parāda, kas visu izmēra.